Nogalē arēnā Rīgas Viedrus un Asinis lēja dažādu cīņas sporta veidu pārstāvji par Latvijas un Krievijas dueli un arī citām titulcīņām nākamajā sižetā. Abu valstu komandas mērojās spēkiem MMA kategorijas cīņās bez noteikumiem un pārliecinošu uzvaru ar 4-1 šoreiz guva varenās kaimiņu valsts pārstāvji. Vienīgo panākumu Latvijai izcīnīja tukumnieks Edgars Skrīvers. Diemžēl viņa novadniekam Mārtiņam Kukulim neizdevās iegūt kāroto Baltijas čempiona jostu boksā. Latvijas čempions pussmagajā svarā atzina pasaules reitinga top 50 boksera Andreja Barabanova pārākumu. Laikam tas, ka bišķi pārdeg, kaut kā bija gatavojies labi, bet kaut kas nebija šodien sportiskā veiksme. Jau otrā raundā sapratu, ka kaut kā neiet. Savukārt ar uzvarām arēnā Rīga sanākušos skatītājus iepriecināja Konstantīns Gluhovs un Raivis Vīdzis. Titulētais Latvijas lāčplēsis Gluhovs kā viens supercīņā ar iznīcinošu kājas spērienu pa galvu uz ringa dēļiem izslēdza Zviedrijā dzīvojošo Tanzānijas sportistu Avadu Tamimu, kurš vēl šogad cīnījās par pasaules čempiona jostu boksā. Savukārt pasaules spēka vīru kausa īpašnieks Vīdzis savā otrajā cīņā bez noteikumiem, pielietojot žņaukšanas paņēmienu ar tehnisko nakautu, jau pirmajā raundā pieveica lietuviešu spēka vīru Julijusu Zurauski. Varbūt viņš kāds īstons bija vājāks nekā iepriekšējais, bet viņš bija fiziski stiprāks nekā iepriekšējais pretinieks. Līdz ar to bija diezgan pagrūti. Savukārt Latvijas K1 čempiona jostu svara kategorijā līdz 86 kg papildu raundā izcīnīja igaunis Andrejs Monzolo. Strādā pirmais, Andrejs!